Jāpierod pie kameras. Es nevaru pierast pie kameras, kas te notiek. Čau jau visiem! Te es, Beāte, bet... Nu, jūs zināt tālāk, ko es tur runāju. Es esmu uztraukusies, jā? Bet ne jau tāpēc, ka es tagad filmēju sev, bet par visu to, kas šodien notiks. Es šodien dodos uz darbu un ņemšos līdzi. Es uz šo darbu došos pirmo reizi. Tas ir tikai vienreizējs pasākums, bet tie, kas man seko Instagramā, jau zina to, kad es došos uz tādu ļoti interesantu darbu. Es pieteicos darbā uz Dormeo. Vissmagākais darbs manā dzīvē. Gulēt 8 stundas matracītī. Interesanti, kāds būs. Uztaisīšu savu brokastiņas. Kur ir auzu pārslas? Tu iebēri kastītē. Cik jauki. Ja jūs apkārt redzat kaut kādu nekārtību un netīrību, es vienkārši esmu slinka un neko neesmu tīrījusi. Atšķirībā no tā, kā to dara Gatis. Gatis te visu tīra ļoti on point atšķirībā no manis. Tā kā jūs esat redzējuši jau pāris bezsakara video manā kanālā, tad šis būs tikpat liels bezsakars manā dzīvē, kāds viņš vienmēr ir bijis. Bananas, I need bananas. Agatī, tu arī gribā uz pārslas? Es tātad šodien došos uz Dominu un 8 stundas pavadīšu skatlogā. Vienkārši guļot uz Dormeo matracīti. Jā, šis ir darbs. Tas ir reāls darbs ar līgumu, ar visu vakardien es biju arī uz veselības obligāto pārbaudi, kas bija ļoti easy, ļoti ātri. Paldies, Dormeo! Es jūs ņemu līdzi uz savu darbu, un tad jau redzēs, kā viss notiksies. Patiesībā tā ir mana ikdiena, gandrīz. Kad tajā brīdī, atcerieties, bija video, kad man dzīvē bija tāds periods, kaut februārī, ka man nebija īsti ko darīt. Un es vienkārši jūdzos nost, tad man tagad beidzot ir ko darīt. Un īstenībā šis darbs man atgādinās par to, kādas bija tās dienas, kad es biju mājās nedēļu no vietas, gultā, un tā apmēram izskatījās mana dzīve katru dienu, jā. Un varbūt skumji, varbūt nē, bet tad jau es jūs paņemšu līdzi savā vecajā lomā, kas bija vēl pirms mēneša apmēram. Un jā, vienkārši izbaudīsim šo dienu, atpūtīsimies un redzēsim, kā viņa izvērtīsies. Es eju meklēt, kur ir Topshop veikals. Esmu 10 minūtes par ātru. Sarakstos ar meitenēm, ar beibēm, kā ejam sameklēt. Šitajā gultā. Nezinu. Noliku savas mantas. Ieķers kaut kādus auglīšus. Man vēl grimmēs. Viņi tur vēl sagatavos man. Kur ir tie augļi? Viņi vēl man tur sagatavos halātu. Moments later. Tad, šeit ir šī te fantastiskā gulta. Un es esmu savās darba drēbēs. Un šeit es būšu visu dienu. Tā, šitā te man ir uzlikts arī šāds. Dormeo brillītes, nakts brillītes. Vajag labi. Bet šodien ir šī gada 15. martā. Šodien mēs svinam Pasaules miega dienu, kas ir ikgadējs pasākums un veltīts, lai veicinātu kvalitatīvu miega nozīmīgumu. Un es šodien jūtos supermiegaina, kur cilvēks staigā apkārt smaida un tā tālāk. Tā kā, jā, bija vēl, pirmīt bija drosmīgi 2 vīrieši pienāca klāt un nofčājās ar mani. Tā, tad cilvēks staigā
Tā te viņas tagad rāda man čau un tā tālāk, un tā nu es te strādāju. Paldies miegam. Nu, tagad ir 4 stundas pagājušas, un es izdomāju, ka man kaut kas ir jāpēd, tas ir ābols, ko es ēdu. Neko baigi trakas neēdīšu, jo es vakariņās apēdīšu picu ar gati kopā. Labi, vēlāk vēl bišķiņ ļaujiet man apēst ābolu, un tad es pastāstīšu, kādas ir manas sajūtas 4 stundas pavadot gultā. Man tikko nofotografēja. Bet vispārībā, kā es jūtos pēc 4 stundām? Bet pirms es paēdu, es jūtos diezgan miegaina. Es reāli domāju, ka es varētu aizmigt. Bet tas nav baigi vienkārši, jo tad, kad es aizmiegu, cilvēki nāk un pieklauvē pie lodziņa. Un tad te apkārt slēgs kāda mūzika, un ir diezgan grūti aizmigt. Bet es tagad paēdu, es apēdu ābolīti un muslu batoniņu. Un es jūtos enerģiski. Man vairs nav tā miegainuma sajūta. Vēl 4 stundas palikušas, bišķi mazāk. Un tad jau viss būs. Gats teica, ka viņš kaut kad ieradīsies arī kādā brīdī. Man liekas, ka no 5 sāks uzstāties arī tāda aitiņa, kas te ir. Dievs, cik rēcīgi. Dievs. Ok, tu esi tiešām milzīga aita. Mē. Ak, Dievs. This is fun. Tā, veiksmi, paldies. Nu, ir palikusi pēdējā stundiņa manā vienreizējā darbā. Es tiešām ļoti priecājos par šo darbu iespēju. Paldies, Darbēo, ka pieņēma darbā uz 1 dienu. Un tad, nu, es izbaudīšu šo pēdējo stundu šeit. Un te jau redzēs, kas notiks pēc tam. Lūk, ir ieradusies slavenība pie manis ciemos. Viņai palikušas pēdējās 10 minūtes, un Gats atbrauc, un es nevaru sagaidīt, ka mēs iesim paēst tā kā siltu ēdienu. Goliņi, čipiņi, ripiņi, rāņi, mēņi, bums, kāpāts, lūk, papīrītis. Es nezinu. Moments later. Ar šito picu es taču nedalītos ar tev. What? Man vajag, lai ir nobeiguma video, lūdzu atvadieties. Kas jāsaka? Kas jāsaka pēdējā kadrā?